Latvijā vardarbība nebija aktuālā tēma, izņemot dažus atsevišķus ekscesus. Un par to dēļ arī tika grozīti daži likumi, nevis konvencijas dēļ. Starptautiski, protams, ka starptautiski šobrīd būs tāds nosodījums, jā, bet mēs esam suverēna valsts. Mēs savu viedokli varam paust caur parlamentu vairākumu, un ja mēs nolemsim tā, tad mēs darīsim tā, kā vēlamies Latvijā. Diemžēl, manuprāt, arī normālas patriotiskas partijas priekšvēlēšanu gaisotnē daļa no tās ir pavilkušies uz prokramlisku un populistisku spēku tādu anti-eiropeisku gaisotni un virza šo. Tas, diemžēl, ir priekšvēlēšanu gaisotnē. Liela daļa partijas ir kļuvušas tādas bezatbildīgas pret valsti, un es ceru, ka mēs to spēsim apturēt. There are going to be international consequences, and especially in a time where there's, where Latvia's Latvia's sort of standing or geopolitical orientation is very important when it comes to Russia's war in Ukraine. I have my concerns that Latvia's overall standing will take a hit, and our position.